Šodien Gaismas pils kļūs par skatuvi visiem Latvijas novadiem. Nacionālajā bibliotēkā ar plašu programmu tiks atklāta novadu diena. Tās ietvaros tiks prezentēts krāšņākais un unikālākais, ar ko katrs Latvijas novads lepojas. Sēlijas raksti cimdos un zeķēs, malēniešu vārdu skoliņa, Liepājas simfoniskā orķestra koncerti Ziedoņu zālē, Valmieras drāmas teātra izrādes bibliotēkas rampā un skateboarda paraugu demonstrējumi pie ēkas fasādes. To visu varēs baudīt ik viens interesants jau sākot no 12. Sanākušos cilvēkus uzrunās arī ēkas arhitekts Gunārs Birkerts. Savukārt Latvijas pasts par godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanai izdos šim notikumam veltītu aploksni. Tajā, protams, attēlota bibliotēkas turpmākā mājvieta Gaismas pils. Un šobrīd uz sarunu esam aicinājuši kultūras ministru Dāci Melbārdi. Labrīt! 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 Tātad šonadēļ atklājām Gaismas pilī. Kāds, jūsuprāt, būs tā teikt, stikla kalna ieguldījums mūsu tautas kultūras attīstībā un arī mūsu sabiedrības izglītošanā? Es gribētu teikt, ka līdz ar Gaismas pils uzbūvēšanu Latvijas sabiedrība ir ieguvusi pilnīgi jaunu tipu kultūras būvi, kas ir tiešām veidota, projektēta 21. gadsimta cilvēku vajadzībām, 21. gadsimta sabiedrības vajadzībām. Jo tās pamatvērtības, kas ir ieliktas, tas tiešām ir tas, kādu mēs gribam redzēt mūsu sabiedrību. Tā ir atvērtība, pieejamība, daudzfunkcionalitāte, jo, piemēram, bibliotekā būs iespēja arī ļoti brīvi izmantot vairākus plauktus un caur to arī paplašināt savu apvārsni. Bibliotekā būs arī tāds plašs jaunradas iespējas, tā ir gan koncerta zāle, gan vieta izstādēm. Tā ir nešaubīga vieta sabiedriskām diskusijām, tā skaitā arī tā ir vieta starptautisku mērogu augsta līmeņa pasākumiem, jo mēs zinām, ka 2015. gadā biblioteka kļūs par Eiropas prezidentūras centrālo vietu. Tā nešaubīgi ir ēka, kas arī palīdz reprezentēt mūsu valsti, uzņemt augstākās amatpersonas. Angela Merkele tikko viesojās Nacionālajā bibliotekā. Tā ir nešaubīgi jauna vieta bērniem, jo man personīgi ļoti tieši uzrunā bērnu istabu un bērnu biblioteka, un tas, kā šī telpa ir izveidota. Man šķiet, ka bērni noteikti, tiklīdz tur vienreiz būtu aizgājuši, noteikti gribēs nākt atkal, un tas noteikti veicinās arī tādu lasīt prasmi un interesi par grāmatām. Tā kā es gribu teikt, ka ieguvumi daudz. Es vēl neminēju to, ka arī no arhitektūras viedokļa, no tādas telpiskās plānošanas viedokļa noteikti Latvija, un jo īpaši Rīga ir ieguvusi jaunu kvalitāti un tādu ļoti skaistu vaipstu Rīgas sejā, kas Rīgu jau veido kā tādu 21. gadsimta pilsētu. Un man šķiet, ka vēl viena būtiska lieta, kas jāpasaka, ka ar Nacionālās bibliotekas ēkas palīdzību mēs esam parādījuši, kā kultūra var izmainīt vides kvalitāti, jo mēs atceramies, kāda bija tā vide ap biblioteku vēl daudz gadus pirms bibliotekas būvniecība tika uzsākta, tad šobrīd tā vieta dinamiski mainās un te ļoti labi parādās tas pieņēmums, ka ar jaunas kultūras kvalitātes, arhitektoniskās kvalitātes un funkcijas palīdzību var pilnībā izmainīt kādu noteiktu teritoriju. Šis arī bija daudzu gadu projekts ar garām diskusijām. Vairāk kultūras ministri noteikti sapņoja būt klāt tajā brīdī, kad biblioteka tiks beidzot atklāta. Un tieši tāpat šobrīd ir diskusijas par laikmetīgā mākslas muzeja un akustiskās koncertzāles celtniecību. Kāds ir plāns, kad šie objekti varētu tikt īstenot dzīvē? Nacionālais attīstības plāns paredz, ka Latvijas valdība un sabiedrība kopumā strādā uz šiem diviem objektiem jau šajā tuvākajā periodā. Kultūras ministrija intensīvi pie tā strādā. Jautājums ir par to, kādas ir tās mūsu iespējas un finansēšanas modeļi, kā mēs varētu šīs ēkas izveidot. Un tāpēc mēs esam raudzījušies turien, kur naudu reāli ir iespējams iegūt pietiekoši ātri, un tas ir Eiropas Savienības fondi. Jāsaka, mēs esam bijuši salīdzinoši sekmīgi līdz šim, jo mums ir izdevies partnerības līgumā Latvijai ar Eiropas komisiju iekļaut tātad jaunas infrastruktūras izveidas ideju. Protams, tur ir savi nosacījumi, ka Eiropas komisija no savas puses runā par revitalizējumām teritorijām, un es domāju, ka tas ļoti labi sasaucās to, ko es tikko teicu par Nacionālo biblioteku, ka tā ir iespēja ļoti veiksmīgi savienot Eiropas komisijas prasības arī ar to, kas mums pašiem ir nepieciešams, jo Rīgā nešaubīgi ir jādomā par daudz apkārtņu attīstību. Tātad, lai mēs iegūtu šo Eiropas fondu naudu, mums ir jādomā par šo te vietu. Tā varētu būt kāda iepriekš degradēta teritorija. Jā, tā ir jābūt revitalizējumai teritorijai, bet, protams, kad šādas teritorijas Rīgā ir arī diezgan tuvu centram, pusotru kilometru attālumā, lai šī vieta būtu arī sasniedzama. Un šobrīd arī mēs esam beiguši diezgan plašu pētījumu par to, kāds varētu būt šīs iespējamās vietas. Esam arī prezentējuši to Eiropas
Eiropas komisijai. Tā kā mēs turpinam uz to strādāt un raugamies optimistiski. Tad mēs runājam gan par Skanzas ielu rajonu, mēs runājam par Andrejas salu, mēs runājam par Torņu kalna apkaimi. Tās ir tās zonas, kas ir iezīmētas arī Rīgas pilsētas plānojumā, kā iespējami tuvākajā nākotnē revitalizējumās teritorijas. Šie argumenti izskatās, ka pagaidām pārliecina Eiropas komisiju? Jā, vienīgais, kur atšķirās mūsu domas, ir par šo projektu apjomu, cik vienā projektā varētu ieguldīt finansējumu, bet arī tur mums ir idejas par risinājumu. Un vēl viena būtiska lieta, kas ir jāatzīmē, ir tas, ka mums ir jādomā par daudzveidīgiem finanšu avotiem, ne tikai kā Eiropas komisija, Eiropas Savienība kā vienīgais finansējuma avots. Mums ir noteikti jādomā arī par privātā investoru iesaisti. Un vispār mums arī Latvijā vairāk vajadzētu nākotnē domāt par to, kā mēs kombinējam valsts, pašvaldību, privātā un Eiropas finansējumu, veidojot šādus liels publiskus objektus. Bet, teiksim, kādi ir tie risinājumi panākt Eiropas piekrišanu tajā, ka šis projekts būs liels, bet es saprotu, Eiropa vēlas, lai projekts būtu mazāks? Tas ir jautājums jau tālāk par to, kā arhitektoniski un funkcionāli to risināt, jo vienā revitalizējumā teritorijā var ievietot objekts ar dažādām funkcijām. Cik valsts pati ir gatava ieguldīt šajos projektos, un vai vispār šobrīd ir politiskā griba ieguldīt reāli liels finanšu līdzekļus? Ja mēs runājam par laikmetīgās mākslas muzeju, tad valsts no savas puses jau mērķiecīgi vairākus gadus strādā pie kolekcijas veidošanas, jo tas, kas jāsaprot, ka ēka ir tikai ārējā forma, ir jādomā arī par šīs ēkas piepildījumu. Un tas ir tas, pie kā mēs strādājam, un laikmetīgām muzejiem ir jātop arī kā idejai un vīzijai. Šis ir tas viens no virzieniem, kuru valsts noteikti jau šobrīd var daudz ko darīt, un arī pietiekoši daudz ir notikuši dažādas diskusijas un tikšanās, lai šo satirisko piepildījumu rastu, tāpēc kā ir noticis darbs pie kolekcijas veidošanas. Un vēl viena būtiska lieta, kur arī varētu teikt, ka mēs soli pa solim esam pavirzījušies būtiski uz priekšu. Tas ir jautājums par laikmetīgās mākslas patērētāju. Jo nepietiek to, ka mēs tikai veidojam ēku un domājam par kolekciju. Laikmetīgā māksla tomēr arī paģēra to, ka mums ir mērķiecīgāk jāstrādā uz cilvēku, kas reāli apmeklēs šo muzeju, kas tur darbosies. Un šajā ziņā, teiksim, tiešām ļoti palīdzējis ir Otko centrs Daugavpilī, kas, varētu teikt, ir ienesis tādu jaunu kvalitāti, jaunu kultūras patēriņu virzienu. Tāpat tās Rīga 2014 pasākumi ar savām laikmetīgās mākslas izstādēm noteikti devas ļoti pozitīvu impulsu ceļā uz laikmetīgās mākslas muzeju. Jāsaka paldies arī nevalstiskām organizācijām, kā piemēram Mākslai vajag telpu, kas ar saviem krāsainajiem gliemežiem, jāsaka tagad jau krāsainajiem gliemežiem, noteikti ir aktualizējuši jautājumu laikmetīgās mākslas muzeja. Tāpat tās Andrejs Ēķis ir uzņēmis filmu, kur ir aicinājis sabiedrību domāt par to, kāpēc vienai 21. gadsimta nacionālajai valstī ir nepieciešams laikmetīgās mākslas muzejs un ko mēs ar to iegūstam. Šķiet, nav cilvēku, kam tie gliemeži nepatīk. Bet runājot par konkrētākām faktoloģiskām lietām, nākamgad jaunās politikas iniciatīvām Kultūras ministrija valdībai prasa 34 miljonus eiro. Kādas ir galvenās prioritātes? Tā pati galvenā prioritāte ir cilvēks, kas darbojas kultūras nozarē, kā mēs to esam tādā gudrā vārdā definējuši, drošumspēja, jo nav jēga mums skaisti visiem runāt par daudzām kultūras būvēm, ja mums drīz nebūs, ka šajās būvēs strādā un darbojās. Tā kā pati galvenā lieta ir cilvēku nodrošinājums, cilvēku cienīgs atalgojums, konkurētspējīgs atalgojums Latvijas tirgu un arī Baltijas tirgu, jo kultūras specifika prasa arī skatīties tādā plašākā mērogā, jo pretējā gadījumā mēs izaudzinām savus mūziķus un viņi izvēlas aizbraukt uz kaimiņu valstīm spēlē, tāpēc, ka viņiem tur vairāk maksā. Par kuru kultūras darbinieku algām mēs tieši runājam? Mēs šobrīd esam identificējuši, kas ir kritiskākās grupas, kuru atalgojums ir mazāk konkurētspējīgs šajā tirgu vai ir vairāk tieši zem šī vidējā atalgojuma. Kurš tas ir? Tātad tas ir mūziķa algas, otrkārt, vispār skatos mākslas arī plašāk raugoties, bet pirmkārt tas ir mūziķa atalgojums, otrkārt tas ir muzeja darbinieku algas, ko mēs esam secinājuši, kas ir salīdzinoši zemāks uz kopējā kultūras darbinieku fona, arī, protams, pret kopējo vidējo. Un trešā grupa
ir izglītības iestādes, tie pedagogi, un te jāsaka, mēs īpaši neatšķiramies, bet esam pat sliktākā situācijā, kā kopumā vispār izglītējošo skolu pedagogi. Jaunais mācību gads tūlīt sākas. Kad mākslas un mūzikas skolu pedagogi var cerēt uz algu pieaugumu un uz kādu var cerēt? Tas šajā gadījumā tiešām ir sasiets kopā ar kopējo pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanas procesu, ko Izglītības zinātnes ministrija ir uzsākusi, jo šajā ziņā šis process gan mūsu skolām, gan Izglītības zinātnes ministrijas skolām ir vienāds, un es tiešām ļoti ceru, ka tuvākā laikā mums izdosies šo samudžināto pedagogu atalgojuma sistēmu sakārtot. Uz kultūras ministrijas izsludinātajām vakancēm jaunizveidotajā mediju uzraudzības nodaļā pieteicās 19 pretendenti. Es saprotu, neviens netika atzīts par pietiekami piemērotu un piemērot šim amatam. Kāpēc? Kāda ir tā situācija? Vai tiešām nav atbilstošo cilvēku, vai arī šeit atalgojums ir par mazu? Kas ir tas, pie kā jāpiestrādā? Mēs faktiski saskārāmies ar divām problēmām, kas ir, protams, signāli arī valsts pārvaldei. Pirmā lieta, ar ko mēs saskarāmies, ir tā, ka augsta mēroga speciālisti nav gatavi nākt uz valsts pārvaldi strādāt, bet šajā situācijā, kādā mēs gribam veidot mediju politiku, mums ir nepieciešami tiešām augstas kvalitātes speciālisti. Un otrā lieta, ka šo speciālistu skaits, kas orientējas mediju jomā un mediju politikā, ir salīdzinoši mazs Latvijā. Līdz ar to mums ir jāmeklē cita pieeja, kā mēs strādājam uz mediju politikas veidošanu mūsu valstī, un es šobrīd esmu jau arī devusi uzdevumu saviem darbiniekiem steidzam veidot ekspertu grupu. Esmu uzaicinājusi arī spēcīgus ekspertus nākt strādāt, darboties šajā grupā, kamēr viņi man tādu galīgo jā pateikuši, es varbūt atļaušos viņus nenosaukt, jo mums pamatmērķis ir pēc iespējas ātrāk izstrādāt mediju politiku un dokumentu. Tātad faktiski mēs ejam šo otru ceļu, mēs esam gatavi tūlīt pat tik līdz mēs izveidosim saformēt grupu, uzsākt darbu pie pašas mediju politikas izstrādes. Tātad mediju politikas nodaļas vietā jūs veidosiet grupu, kas jau strādā pie politikas. Tas ir tas pirmais steidzamais solis, bet, protams, mēs pārskatīsim mediju politikas nodaļas izveidas principus, skatīsimies, kā mēs varbūt citādāk varam šo atalgojumu jautājumu risināt. Droši vien kaut kā vairāk mudināsim mediju nozares ekspertus tomēr nākt uz valsts pārvaldi strādāt, jo mediju politikas nodaļa, protams, ir jāveido. Kas strādās ekspertu grupā? Mēs esam uzaicinājuši vairākus ekspertus šajā grupā darboties. Kamēr viņi man tiešām nav devuši gala atbildi, es varbūt šoreiz nenosaukšu, bet tie ir profesionāļi, tie ir augstskolu pasniedzēji, tie, protams, arī valsts pārvaldes speciālisti no citām nozarēm, tāpēc, ka mediju jautājums, ka dažādas nozars, bet tiklīdz mums šī grupa būs saformēta un mēs būsim saņēmuši šo jāvārdu no ekspertiem, mēs momentāli informēsim medijas par šīs darba grupas sastāvu. Nodaļas izveide pagaidām tiek atlikta? Tā netiek atlikta, mēs turpinām pie tās darba, bet šobrīd mums prioritāte ir ekspertu grupas izveide, kurā mēs iesaistām augstas kvalitātes speciālistus, lai sāktu tūlītēji darbu pie pašas mediju politikas. Kā būs ar atalgojumu šai ekspertu grupai? Ekspertu grupai ar atalgojumu ir vienkāršāk, jo viņiem ir pašiem katram savs pamatdarbs, un tad tā ir mūsu vienošanās, cik viņi vēlas saņemt par savu darbu strādājot pie mediju politikas. Tad, lai jums arī jums jauka bibliotēkas atklāšanas diena un atlikusī nedēļa, bet mēs atvadamies. Paldies, ka atnācāt. Paldies!